Iepazīstam Google Analytics. Google Analytics ir bezmaksas Google rīks, kas ir noderīgs ikvienam mājaslapas un e-veikala īpašniekam. Tas palīdz analizēt vietnes veiktspēju un izprast, no kurienes nāk apmeklētāji un kā viņi uzvedas vietnē. Tomēr iesācējiem daudzajos datos un grafikos var būt viegli apjukt. Lai palīdzētu tev orientēties Google Analytics sniegtajās iespējās un pieņemt gudrus mārketinga lēmumus, šajā rakstā iepazīsimies ar Google Analytics vidi un svarīgākiem rādītājiem. Kas ir Google Analytics 4? Daudzus gadus mājaslapu veiktspējas analīzē tika izmantots Universal Analytics, taču 2020. gada oktobrī Google izlaida jaunu rīku Google Analytics 4. Šī platforma piedāvā jaunu pieeju datu vākšanai un analīzei. Tās darbības pamatā ir notikumos balstīts jeb event-based datu modelis, kas ļauj daudz precīzāk analizēt lietotāju uzvedību tīmekļa vietnēs un mobilajās lietotnēs. Kas ir notikumi Google Analytics 4 vidē? Google Analytics 4 katru lietotāju darbību vietnē vai lietotnē uzskata par notikumu. Tas var būt lapas skatījums, klikšķis, pogas, video noskatīšanās, pirkuma veikšana vai cita aktivitāte. Šāda pieeja nodrošina detalizētāku lietotāju uzvedības analīzi. Google Analytics 4 neizmanto sīkdatnes un neizseko IP adreses, tādējādi tas labāk atbilst mūsdienu privātuma prasībām. Google Analytics 4 interface. Lai varētu pilnvērtīgi izmantot Google Analytics sniegtās iespējas, vispirms ir jāiepazīstas ar tā interfeisu. Google Analytics 4 saskarne ir veidota tā, lai nepieciešamā informācija būtu viegli pieejama un pielāgojama atbilstoši lietotāju vajadzībām. Lapas augšējā kreisajā stūrī ir izvēle, kur arī pārslēgties starp visiem Google Analytics kontiem un īpašumiem, piemēram vietnēm un lietotnēm, kurām tev ir piekļuve. Lapas augšpusē pa vidu ir meklēšanas lodziņš. Tas ļauj ātri atrast pārskatus, administrēšanas lapas, konkrētus datus vai palīdzības rakstus. Lapas augšējā labajā stūrī ir rīkjosla, kur arī pāriet starp citiem Google Marketing platformu produktiem, piekļūt palīdzībai, kā arī pārvaldīt savu Google kontu. Zem tās ir citu rīku kopums, kas ļauj pielāgot pārskatus, lai vari redzēt tieši tev vajadzīgos datus. Lapas centrālajā daļā atrodas galvenie pārskati, datu kartītes un vizualizācijas, kas attiecas uz konkrēto izvēlēto sadaļu vai metrikām. Lapas kreisajā pusē atrodas navigācijas izvēle, kurā vari pārslēgties starp galvenajām Google Analytics 4 sadaļām. Sākuma lapa piedāvā personalizētu ieskatu par galvenajiem rādītājiem un tendencēm, piemēram lietotāju skaitu, sesijām un ienākumiem. Pārskati ļauj piekļūt standartizētiem pārskatiem, kas palīdz analizēt lietotāju uzvedību un vietnes veiktspēju. Izpēte dod iespēju izveidot pielāgotas atskaites un izmantot padziļinātus datu analīzes rīkus. Reklamēšana palīdz novērtēt, kā darbojas tavas reklāmas kampaņas un kā tās ietekmē lietotāju plūsmu un konversijas. Administrēšana ļauj piekļūt Google Analytics administratīvajām funkcijām, pārvaldīt kontu un īpašumu ieskatījumus, datu plūsmas, notikumus un integrācijas. Galvenās Google Analytics sadaļas. Ar Google Analytics interfeisu iepazināmies un galvenās izvēles sadaļu apskatījām. Tomēr, lai šis rīks kļūtu par tavu sabiedroto, ir svarīgi saprast, kādus datus un iespējas piedāvā katra no sadaļām. Tāpēc tālāk detalizētāk apskatīsim katru no galvenajām Google Analytics sadaļām. Sākumlapa. Sākumlapā ir redzami galvenie dati par tavas vietnes vai lietotnes darbību. Šī sadaļa ļauj ātri pārskatīt, kā tavai vietnē sokas, neiedziļinoties detalizētos pārskatos. Šajā sadaļā attēlotā informācija ir atkarīga no tavām vajadzībām, jo biežāk apmeklēsi Google Analytics un skatīsies sev interesējošos datus, jo vairāk sākumlapā redzamā informācija tiks pielāgota tieši tev. Pārskata kartē redzēsi tev svarīgus rādītājus ar tendenču līkni katram rādītājam. Google Analytics atjaunina pārskata kartes rādītājus, balstoties uz tavu uzvedību Analytics platformā. Piemēram, ja tu regulāri aplūko apmeklētāju skaita rādītāju, Google Analytics pievieno pārskata kartei cilni, kas parāda, kā vietnes apmeklētāju skaits mainījies pēdējo 7 dienu laikā. Tu vari noklikšķināt uz cilnes, lai redzētu tendences līkni, kas attēlot kā nepārtraukta līnija ar datu punktu katrai no pēdējām 7 dienām.
un salīdzināt to ar datu punktiem iepriekšējām 7 dienām, kas attēlot kā punktēta līnija. Uzvedot kursoru uz rādītāju, tu redzēsi nolaižamo izvēli, kurā vari mainīt rādītāju. Reāllaika karte attēlo aktivitātes to norises brīdī, izmantojot datus no reāllaika pārskata. Kartē redzams, kāds ir aktīvo lietotāju skaits pēdējo 30 minūšu laikā un no kurām valstīm nāk šie lietotāji. Šeit redzējusi līdz 5 valstīm. Šajā kartē var izmantot nolaižamās izvēles, lai izvēlētos no dažādām dimensijām, piemēram, auditoriju, pilsēta vai metrikām, piemēram, aktīvie lietotāji vai jaunie lietotāji. Nesen apskatīto vietu sadaļa attēlo saites uz tām Google Analytics sadaļām, kuras nesen esi apmeklējis, lai var tām ērtāk atkal piekļūt. Tepat redzējusi arī laiku, kad pēdējo reizi atvēri katru no šīm sadaļām. Ieteikumu sadaļā redzējusi kartes no tām Google Analytics sadaļām, kurus tu apmeklē visbiežāk, pat ja pēdējā laikā šīs sadaļas neesi apmeklējis. Piemēram, ja tu bieži aplūko, no kurām valstīm nāk tavas vietnes apmeklētāji, šī kartīte var tikt iekļaut šajā sadaļā. Ieskati un ieteikumi sadaļā redzējusi informāciju par neparastām izmaiņām vai jaunām tendencēm tavā vietnē vai lietotnē. Šeit arī redzējusi ieteikumus, kas var palīdzēt tev iegūt noderīgus un precīzus datus un izmantot jaunas tavam mērķiem atbilstošas funkcijas. Ja tavs īpašums ir jauns, šī sadaļa tev var būt tukša. Pārskati. Pārskatu sadaļā var apskatīt, ko apmeklētāji dara tavā vietnē, no kurienes viņi nāk un cik vērtīgas ir viņu darbības. Šeit pieejami standarta pārskati, kas palīdz analizēt lietotāju uzvedību un konversijas. Google Analytics piedāvā 2 veidu pārskatus. Pārskatu kopsavilkums sniedz kodolīgu vizuālu kopsavilkumu par kādu konkrētu tēmu. Tajos atradīs mazas kartītes ar galvenajiem rādītājiem un nelielus grafikus. Piemēram, iegūšanas, jeb acquisition pārskata kopsavilkumā var redzēt, no kuriem kanāliem nāk visvairāk apmeklētāju. Detalizētie pārskati sniedz plašāku informāciju par konkrētu tēmu, attēlojot datus tabulās, kurās var segmentēt informāciju. Parasti šos pārskatus var atvērt klikšķinot uz kādu datu daļu kopsavilkumu pārskatā. Pārskatu sadaļa ir sadalīta vairākās apakšsadaļās. Reāllaika pārskati rāda, kas tavā vietnē ir noticis pēdējo 30 minūšu laikā. Pārskatā redzama aktīvie lietotāji, viņu atrašanās vieta, izmantotās ierīces, populārākās lapas un nesen reģistrētie notikumi. Reāllaika dati ir īpaši noderīgi, lai uzreiz redzētu jaunu kampaņu, lapu atjauninājumu vai citu aktivitāšu ietekmi. Lietotāju atribūti sniedz ieskatu tavas auditorijas demografiskajās īpašībās, piemēram, par viņu vecumu, dzimumu, valsti un valodu. Šī informācija palīdz veidot mērķētas kampaņas un pielāgot saturu auditorijai. Tehnoloģijas rāda, kādas ierīces, operētāja sistēmas un pārlūku programmas izmanto tavi apmeklētāji. Šī informācija palīdz nodrošināt, ka tava vietne strādā pareizi visos ierīču veidos. Iegūšana ļauj redzēt, kā apmeklētāji nonāk tavā vietnē, vai no organiskās meklēšanas rezultātiem Google, sociālo tīklu vietnēm, maksas reklāmām, vai uzreiz pārlūkā ir ierakstījuši tavas vietnes adresi. Tas palīdz novērtēt dažādu marketinga kanālu efektivitāti. Piesaistīšanās. Šeit redzams, kā lietotāji miedarbojas ar tavu vietni. Piemēram, te var redzēt, cik ilgi viņi tajā uzkavējas, cik lapas viņi apmeklē, cik notikumus viņi veic. Šie dati palīdz novērtēt vietnes satura kvalitāti un lietotāju iesaisti. Monetizācija. Šī apakšsadaļa ir īpaši svarīga e-veikala īpašniekiem. Te var redzēt datus par ieņēmumiem no pirkumiem, reklāmām vai lietotņu maksas funkcijām. Tas palīdz saprast, kuri produkti un kanāli nes lielāko peļņu. Noturēšana. Parāda, cik liela daļa lietotāju atgriežas vietnē pēc pirmās vizītes. Šie dati ir būtiski, lai saprastu, cik veiksmīgi vietne vai lietotne veido ilgtermiņā attiecības ar auditoriju. Izpēte. Izpētes sadaļā var veikt padziļinātu un pielāgotu datu analīzi, lai labāk izprastu lietotāju uzvedību. Tā ir īpaši noderīga, kad ar standarta pārskatiem nepietiek un ir nepieciešama padziļinātāk analizēt vietnes veiktspēju. Šeit var veidot pielāgotus pārskatus un vizualizācijas, kas atbilst tieši tavām marketinga vajadzībām. Izmantojot dažādas analīzes tehnikas,
Iespējams skatīt, kā lietotāji pārvietojas vietnē, cik soļu laikā viņi sasniedz kādu mērķi vai kā atšķiras dažādas auditorijas. Brīvās analīzes tehnika ļauj veidot interaktīvas tabulas un grafikus, pielāgojot dimensijas un metrikas. Ceļu analīzes tehnika vizualizē lietotāju ceļus cauri vietnē vai lietotnē, piemēram, kādas darbības viņi veids pēc noteiktas lapas apmeklējuma. Piltuves analīzes tehnika palīdz izsekot lietotāju soļus līdz mērķim, piemēram, pirkuma veikšanai, un noskaidrot, kurā solī lietotāji visbiežāk procesu pamata. Kohortes analīzes tehnika ļauj salīdzināt lietotāju grupas, kuras vieno kāda kopīga pazīme, piemēram, pirmās vizītes datums, un redzēt, kā mainās viņu uzvedība laika gaitā. Segmentu pārklāšanās tehnika vizualizē, kā dažādas auditorijas pārklājas un kā tās savstarpēji iedarbojas. Lietotāju kopējo vērtību analīzes tehnika sniedz ieskatu par to, kā lietotāja aktivitāte un vērtība attīstās visā viņu dzīves ciklā kopš pirmā kontakta ar tavu vietni vai lietotni. Šajā analīzē var aplūkot, cik daudz ieņēmumu konkrētas lietotāju grupas ģenerējušas noteiktā laika posmā un kā mainās viņu piesaiste un aktivitāte ilgtermiņā. Izpētes sadaļa piedāvā lielāku elastību datu atlases, filtrēšanas un prezentāciju ziņā nekā standarta pārskati. Te var pievienot vai noņemt jebkuras dimensijas un metrikas, izveidot vairākas analīzes kartes vienā projektā, pielāgot datu izkārtojumu savām vajadzībām, saglabāt un kopīgot pārskatus ar kolēģiem. Šī sadaļa ir noderīga, lai testētu idejas un pieņemtu gudrus ar datiem pamatotus lēmumus. Piemēram, ja vēlies noskaidrot, kāda ir atšķirības starp pircēju uzvedību dažādās ierīcēs vai kā lietotāja ceļš mainās atkarībā no mārketinga kanāla, Explore sadaļa palīdzēs atrast atbildes. Reklamēšana. Reklamēšanas sadaļa palīdz saprast, cik efektīvi darbojas tavas reklāmas kampaņas un kā tās ietekmē lietotāju plūsmu un konversijas tavā vietnē vai lietotnē. Lai redzētu šīs sadaļas pārskatus, Google Analytics īpašums ir jāsasaista ar kādu no Google reklāmas produktiem. Šīs sadaļas pārskati darbojas nedaudz citādāk nekā standarta Google Analytics pārskati. Tie ir vairāk vērsti uz reklāmas rezultātu analīzi, atribūciju un kampaņu efektivitāti. Zemāk apskatīsim svarīgākos pieejamos pārskatus. Reklāmas momentu uzņēmumi ir kodolīgs pārskats par svarīgākajiem rādītājiem, piemēram, konversijām laika gaitā. Šeit var ātri novērtēt reklāmas kampaņu veiktspēju un izvēlēties, kuras jomas vēlies analizēt sīkāk. Konversiju veiktspējas pārskats ļauj izvēlēties konkrētas konversijas, kas ir kopīgotas ar Google Ads kontu, un novērtēt to veiktspēju. Tas palīdz saprast, kuras kampaņas un kanāli visefektīvāk veicina konversijas. Atribūcijas modelis ir pārskats, kurā var salīdzināt dažādus atribūcijas modeļus, piemēram, salīdzināt datu vadītu un pēdējā klikšķa atribūciju. Tas ļauj saprast, kā dažādas pieejas ietekmē reklāmas kanālu novērtējumu. Plānošanas pārskats palīdz saprast, kuras kampaņas un kanāli saņēmušas atzinību, jeb vērtējumu par konversijām. Papildus var skatīt arī specifiskus pārskatus par konkrētiem Google reklāmas produktiem. Izdevēju reklāmas pārskats sniedz ieskatu par reklāmu iesaisti un ieņēmumiem vietnē vai lietotnē. Tas ir īpaši svarīgi, ja gūst ienākumus no reklāmas izvietošanas vietnē vai lietotnē. Reklāmas segmentu pārskats ļauj analizēt, kā auditorijas, kas sinhronizētas ar Google reklāmas produktiem, iedarbojas ar reklāmām dažādās platformās. Tas ir noderīgi, lai saprastu, kuras mērķa auditorijas strādā vislabāk. Administrēšana. Administrēšanas sadaļā var pārvaldīt visus Google Analytics konta īpašumu iestatījumus. Tā nodrošina, ka dati Google Analytics tiek vākti, sakārtot un pielāgot tavam vajadzībām. Administrēšanas sadaļu atradīsi izvēlnes kreisajā apakšējā stūrī. Tā ir sadalīta divās daļās – konts, jeb account, un īpašuma iestatījumi, jeb property settings. Konta līmenī var pārvaldīt visu Google Analytics kontu. Piemēram, šeit var pievienot jaunus lietotājus, mainīt konta nosaukumu, pielāgot datu koplietošanas iestatījumus vai izveidot jaunus kontus. Īpašuma līmenī var pārvaldīt konkrētās vietnes vai lietotnes iestatījumus. Piemēram, šajā daļā var mainīt īpašuma nosaukumu, nozares kategoriju, laika joslu un valūtu. Svarīgākās apakšsadaļas īpašumu līmenī.
Datu straumes. Šeit var pievienot vietnes vai lietotnes datu plūsmas. Katrai datu straumei ir savi izstatījumi, piemēram, uzlabotā mērīšana, kas automātiski seko tādām lietotāju darbībām kā ritināšana, lapas skatījumi un klikšķi uz ārējām saitēm. Datu saglabāšana. Šeit var noteikt, cik ilgi Google Analytics glabās lietotāju un notikumu datus, piemēram, 2 vai 14 mēnešus. Auditorijas. Šajā sadaļā var pievienot lietotāju grupas pēc noteiktiem kritērijiem, piemēram, valsts vai apmeklētās lapas. Konversijas. Šeit var norādīt, kuri notikumi ir īpaši svarīgi tavam biznesam, piemēram, pirkumu pabeigšana, un uzskaitīt tos kā konversijas. Pielāgotas definīcijas. Ja ar standarta datiem jau nepietiek, šajā sadaļā var pievienot pielāgotas dimensijas un metrikas. Attiecināšanas iestatījumi. Šeit var noteikt, kā dažādi mārketinga kanāli saņems nopelnu par konversiju, piemēram, vai svarīgāks ir pirmais vai pēdējais klikšķis. Papildus tam šeit atradīs saites uz tādām sadaļām kā Google Ads saistīšana, BigQuery saistīšana un citiem rīkiem. Lai nodrošinātu precīzu datu vākšanu un maksimāli izmantotu Google Analytics iespējas, ieteicam šos iestatījumus regulāri pārskatīt. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja mainās mājaslapas struktūra, mārketinga mērķi vai tiek palaistas jaunas reklāmas kampaņas. Svarīgākie rādītāji – metrikas un dimensijas. Google Analytics interfejs un galvenās sadaļas esam iepazinuši. Tagad apskatīsim, kādus datus šīs rīks piedāvā. Kopumā Google Analytics pārskatos ir atrodami 2 veidu dati – dimensijas un metrikas. Turpmākajā tekstā iepazīsimies tuvāk ar katru no šiem datu veidiem. Dimensijas ir kvalitatīvi jeb aprakstoši dati, kas raksturo lietotāju vai notikumu īpašības. Dimensijas atbild uz jautājumu kāds, piemēram, kāda ierīce tika izmantota vai kāda lapa tika atvērta. Te būs daži dimensiju piemēri. Lietotāja ierīces veids, piemēram, dators vai mobilais tālrunis, apmeklējuma valsts, piemēram, Latvija, Igaunija, ASV vai cita. Notikuma nosaukums, piemēram, pirkumu pabeigšana. Metrikas ir kvalitatīvi jeb skaitliski dati, ar kuriem mēra dažādus lielumus saistībā ar notikumiem vai lietotāju uzvedību. Tās atbild uz jautājumu, cik, piemēram, cik daudz lietotāju apmeklēja vietni, cik ilgi viņi tajā uzturējās, cik daudz ieņēmumu radīja. Daži metriku piemēri – aktīvo lietotāju skaits, sesiju skaits, ieņēmumi vai vidējais sesijas ilgums. Dimensijas un metrikas ir cieši saistītas Google Analytics pārskatos. Piemēram, ja tu aplūko lietotāju sadalījumu pa valstīm, tad valsts ir dimensija, bet lietotāju skaits ir metrika, kas parāda datus šajā griezumā. Tālāk apskatīsim populārākās Google Analytics pārskatu dimensijas un metrikas. Populārākās dimensijas Google Analytics pārskatos. Lietotāja dimensijas. Lietotāja ID. Unikāls identifikators, ko arī piešķirt reģistrētiem lietotājiem, lai izsekot viņu darbības dažādās sesijās un ierīcēs. Pirmā lietotāja avots jeb kanāls. Tas rāda, no kurienes lietotājs pirmo reizi nonāca tavā vietnē vai lietotnē, piemēram, organiskā meklēšana, maksas reklāma, sociālie tīkli. Šī dimensija palīdz saprast, kuri kanāli vislabāk iesaist jaunus apmeklētājus. Pēdējā lietotāja kanāls jeb avots. Tas parāda, kā lietotājs pēdējo reizi nonāca tavā vietnē vai lietotnē pirms konversijas. Palīdz saprast, kuri kanāli veicina konversijas. Auditorija. Tie ir lietotāju segmenti, ko tu esi definējis pēc noteiktiem kritērijiem, piemēram, demogrāfiskie dati, uzvedība vai tehnoloģijas. Tas palīdz analizēt dažādu lietotāju grupu darbību. Sesiju dimensijas. Sesijas kanāla grupa. Tā ir kanālu grupējums, kas automātiski tiek piešķirts katrai sesijai, piemēram, Organic Search, Direct, Paid Search, Social. Tas palīdz saprast, kuri mārketinga kanāli ģenerē visvairāk apmeklējumu. Sesijas avots sniedz detalizētāku izskatu par apmeklējumu avotu, piemēram, Google vai Facebook, un dati, piemēram, Organic, CPC vai Referral. Kampaņas nosaukums. Ja to izmanto UTM parametrus kampaņas izsekošanai, šī dimensija parāda, kura kampaņa piesaistīja lietotāju sesiju. Ienākšanas lapa, jeb landing page.
Tā ir pirmā lapa, kuru lietotājs apskatīja konkrētajā sesijā. Palīdz saprast, kuras lapas visbiežāk piesaista apmeklētājus. Notikumu dimensijas. Notikuma nosaukums. Nosaukums, kas piešķirts konkrētam notikumam. Tas palīdz analizēt dažādu lietotāju miedarbību ar vietni vai lietotni. Lapas atrašanās vieta. URL adrese lapai, kurā notikums ir reģistrēts, tas attiecas uz vietnēm. Ekrāna nosaukums. Tas ir nosaukums ekrānam, kurā notikums ir reģistrēts, un tas attiecas uz lietotnēm. Ģeogrāfiskās dimensijas. Valsts, kurā atrodas lietotājs, vai pilsēta, kurā atrodas lietotājs. Tehnoloģiju dimensijas. Ierīces kategorija. Tas ir ierīces veids, ko lietotājs izmantoja, piemēram, dators, mobilais telefons vai planšete. Operētāja sistēma. Tā ir lietotāja ierīces operētāja sistēma, piemēram, Windows, iOS vai Android. Pārlūkprogramma. Tā ir interneta pārlūkprogramma, ko lietotājs izmantoja tavas vietnes atvēršanai, piemēram, Chrome, Safari vai Firefox. Ekrāna izšķirtspēja. Tā ir lietotāja ierīces ekrāna izšķirtspēja. Noder, lai optimizētu dizainu dažādiem ekrāniem. Laika dimensijas, kas ļauj analizēt aktivitāti dažādos laika griezumos. Datums, nedēļa, mēnesis vai stunda. Populārākās metrikas Google Analytics pārskatos. Lietotāji. Kopējais lietotājs skaits parāda, cik daudz unikālu apmeklētāju ir bijuši tavā vietnē vai lietotnē noteiktā laika periodā. Google Analytics atšķir jaunus un atgriezušos lietotājus. Jauni lietotāji, cik daudz lietotāju pirmo reizi ir apmeklējuši tavu vietni vai lietotni. Šī metrika palīdz novērtēt jaunas auditorijas piesaistes efektivitāti. Aktīvie lietotāji. Tie ir lietotāji, kuri noteiktā periodā ir miedarbojušies ar tavu vietni vai lietotni. Google Analytics piedāvā vairāku šīs metrikas griezumus, piemēram, dienas, nedēļas, mēneša aktīvie lietotāji. Šī metrika parāda, cik liela ir tavas auditorijas iesaiste. Sesijas. Sesiju skaits parāda, cik reižu lietotāji ir apmeklējuši tavu vietni vai lietotni. Sesija sākas tad, kad lietotājs atver tavu vietni vai lietotni, un beidzas, ja noteiktu laiku netiek veikta nekāda darbība. Pēc noklusējuma tas ir 30 minūtes. Atgriežoties vietnē, lietotājs var veidot vairākas sesijas. Sesijas uz lietotāju ir vidējais sesiju skaits uz vienu lietotāju. Šī metrika parāda, cik bieži lietotāji atgriežas tavā vietnē vai lietotnē. Iesaiste. Iesaistes ilgums. Tas ir kopējais laiks, ko lietotāji pavadījuši aktīvi miedarbojoties ar tavu vietni vai lietotni, piemēram, klikšķinot uz pogām, skrolējot lapas saturu vai skatoties video. Vidējais iesaistes ilgums uz sesiju ir vidējais laiks, ko lietotāji pavada vienā sesijā aktīvi miedarbojoties ar tavu saturu. Augstāks rādītājs norāda uz to, ka saturs lietotājiem saistošs. Iesaistītās sesijas. Tās ir sesijas, kuras bijušas vismaz 10 sekundes garas, ir ietvērušas vismaz 2 lapus skatījumus vai ir notikusi vismaz viena konversija. Šī metrika palīdz atšķirt kvalitatīvus apmeklējumus no nejaušiem. Iesaistes koeficients ir iesaistīto sesiju attiecība pret kopējo sesiju skaitu. Palīdz novērtēt vietnes spēju noturēt uzmanību. Atlaicienu līmenis ir to sesiju īpatsvars, kurā lietotājs ir apskatījis tikai vienu lapu, neveicot citas darbības. Zemāks atlaicienu līmenis parasti norāda uz labāku lietotāju pieredzi. Konversijas. Konversijas. Tas ir skaits, cik reizes lietotāji ir izpildījuši noteiktas vērtīgas darbības, piemēram, pirkums, kontaktu formas aizpildīšana vai reģistrācija. Konversijas koeficients, tas ir konversiju skaits attiecībā pret kopējo sesiju vai lietotāju skaitu. Šī metrika parāda, cik efektīvi vietnes saturs mudina uz mērķdarbību. Citi svarīgi rādītāji. Lapas skatījumi parāda, cik reižu ir skatītas tavas vietnes lapas. Notikumu skaits parāda, cik reizes ir reģistrēta dažādi notikumi tavā vietnē vai lietotnē, piemēram, klikšķi uz pogām, video atskaņošana vai failu lejupielādes. E-komercijas rādītāji ir ieņēmumi, darījumu skaits, vidējā pirkuma vērtība un citi. Iepazīsti Google Analytics pakāpeniski.
Nevar noliegt, ka sākumā Google Analytics 4 ar visiem tā daudzajiem grafikiem un sadaļām var šķist sarežģīts, tomēr noteikti ir vērts to apgūt. Iepazīstot Google Analytics interfeisu un piedāvātos datus, to arī šo rīku pārvērst par spēcīgu sabiedroto digitālā mārketinga mērķu sasniegšanā. Ar tā palīdzību to arī analizēt apmeklētāju uzvedību vietnē vai lietotnē un iegūtos secinājumus izmantot efektīvāku mārketinga satura radīšanai. Galvenais ir atcerēties, ka tev nav vienā dienā jāapgūst viss Google Analytics. Sāc pētīt datus un metrikas, kas tev šobrīd ir visaktuālākās. Tad pakāpeniski iepazīsties ar pārējiem pārskatiem un nebaidies eksperimentēt ar saturu un kampaņām. Ar laiku tu noteikti iemācīsies izmantot Google Analytics tā, lai tas strādātu tavā labā.